Sveiki, mīļie! Šoreiz es gribu pastāstīt par vienu tādu fizisku īpatnību, kas pēdējā laikā mums varbūt izpaužās. Ne visiem, bet kāda daļa cilvēku iespējams ir pamanījuši. Dēļ visām notiekošajām pārmaiņām uz planētas, kas notiek ar pašu planētu, ar dabu un ar cilvēkiem, ka mainās enerģijas, paaugstinās vibrācijas un uz Zemi jau regulāri nāk augstas un spēcīgas enerģijas. Tās, protams, ietekmē arī mūsu psiholoģisko stāvokli un pat mūsu fizisko stāvokli. Un tiem, kuriem jau šīs enerģijas ir paaugstinājušās, kuri jau spēj sevi daudz maz noturēt šajās enerģijās, nenoslīgt atpakaļ zemajās enerģijās. Varbūt jūs esat pamanījuši, kad jūs guļat mazāk un kad miegs ir, nav tik cieši, kā bija kādreiz. Izrādās, tas arī ir saistīts ar visām šīm pārmaiņām, kas notiek uz Zemes, dēļ Zemes evolucionēšanas un vibrāciju un enerģiju paaugstināšanās. Tas ietekmē arī pat mūsu fiziskā ķermeņa kaut kādas lietas. Un miegs ir viens no tiem. Kāpēc tas tā notiek? Tūlīt paskaidrošu. Un vēl gribu pieminēt to, ka šīs pārmaiņas notiek ar tiem cilvēkiem. Miegs ir mainījies tiem, kuri jau ir 4. dimensijā ne tikai ar savu apziņu, bet arī jau ar fizisko ķermeni. Un fakts ir tāds, ka jo augstākas ir cilvēka vibrācijas, jo mazāk laika viņam nepieciešams gulēt. Kā to var izskaidrot? Cilvēki, kur atrodas zemās vibrācijās, viņi bieži vien atrodas arī negatīvās emocijās, negatīvās domās, kas piesaista šīs zemās vibrācijas. Viņu enerģija ir daudz blīvāka, biezāka. Un viņi dēļ šīm emocijām un domām, viss, kas notiek ar viņiem, viņi piedzīvo lielāku stresu. Dēļ lielākā stresa, protams, cilvēkam ir vajadzīga lielāka atpūta. Ilgāks laiks atpūsties, kā arī miegs ir dziļāks, lai cilvēka fiziskais ķermenis, lai cilvēka apziņa spētu atpūsties. Bet cilvēki, kuri jau atrodas 4. dimensijas enerģijās, vibrācijās, viņiem, varētu teikt, vairs nav šo zemo vibrāciju, kas ir blīvas, sabiezējušas, biezākas, varētu teikt, lai to varētu vairāk saprast, jā. Un viņi ir mazāk stresā, viņi spēj saglabāt savu emocionālo, savu psiholoģisko stāvokli, stabilu, pozitīvu, jā, neieslīgta negatīvās emocijās, negatīvās domās. Līdz ar to viņiem ir mazāks stress, un jo mums ir mazāks stress, jo mums ir nepieciešama mazāka atpūta un arī netik dziļš miegs. Pilnīgi pietiek ar to, ka mēs atpūšamies mazāk, miegs ir vieglāks, ar to arī mēs spējam atpūsties. Un lai mēs varam saprast vēl labāk, tāds piemērs, ka līdzīgi cilvēka fizioloģiskajām īpašībām, jo vairāk viņš sver, jo grūtāk viņam ir veikt fiziskās aktivitātes. Ja cilvēkam ir, teiksim, lielāks svars, protams, viņam ir grūtāk. Un tieši šo pašu piemēru var attiecināt arī uz gulēšanu, jo cilvēkam ir,
smagākas enerģijas, ja smagākas, zemākas, blīvākas, viņas ir biezākas, tas tāpat kā smagāks ķermenis, jo viņam ir vajadzīgi ilgāks laiks atpūtai un arī dziļāks miegs. Bet, ja viņa enerģētiskais ķermenis ir viegls, augsts vibrācijas, tas ir vieglums, jā, tas nav kā akmens, kas velk tev uz zemi, tad, protams, kā atpūtai laiks ir vajadzīgs daudz īsāks, un arī miegs vairs nav nepieciešams tik cieši. Mēs spējam atpūsties vieglā miegā un arī īsākā laikā. Tā tas ir izskaidrojums, mīļie. Un šajā gadījumā tas ir izskaidrojums par enerģētisko struktūru, ja? Kā cilvēka fiziskajam ķermenim var būt lielāks svars, tā arī enerģētiskajam ķermenim svars ir lielāks, smagāks, un līdz ar to tas smagums prasa lielāku atpūtu, ilgāku un arī dziļāku. Bet vieglajam ķermenim, kurš jau regulāri uzturās augstās vieglās vibrācijās, jā, vairs nav nepieciešams smags un ilgs miegs. Lūk, pat fizioloģiski īpatnība, jā, kas pateicoties šīm pārmaiņām, kas notiek uz planētu, un arī ar mums cilvēkiem, tādas pārmaiņas notiek ar mums, mīļie. Un to pašu var teikt arī par, teiksim, snaudu dienas laikā, ja. Reizēm pat pietiek ar teiksim, dažām minūtēm, lai mēs justos atpūtušies. Arī dienas duse saucamā, ja, arī tā ir kļuvusi īsāka un vieglāka. Tad, kad mēs esam augstākās vibrācijās, mums ir arī daudz vieglāk un daudz ātrāk mēs nokļūstam tādā kā meditatīvā stāvoklī. Tādam cilvēkam arī ir vieglāk pāriet uz meditatīvo stāvokli, piemēram, cilvēkam, kuram ir smagas enerģijas, jā, bieži vien var arī būt, prasa pietiekami varbūt ilgu laiku, lai viņš pilnībā atslēgtos viņa prāts, viņa apziņa, lai nokļūtu šajā meditatīvā stāvoklī. Bet cilvēks, kurš ir augstās vibrācijās, augstās enerģijās, viņam to izdarīt ir daudz, daudz vieglāk un daudz ātrāk. Un cilvēks it kā pats sev varbūt ieprogrammē, ka viņam ir nepieciešams daudz īsāks laiks atpūtai, atslēgties, drusku atpūsties, un viņam ir nepieciešams tam īsāks laiks, un tas arī nav tik dziļš. Un šajā atpūtas laikā visi procesi, kas notiek miegā, atpūtā, arī pātrinās. Un tādi cilvēki arī daudz vieglāk un ātrāk nonāk smalkajā plānā. Ne tikai ar savu apziņu, bet arī jau ar savu fizisko ķermeni. Tas ir tas pats, ko es tikko jau teicu, ja, kad tāda veida cilvēki daudz ātrāk un daudz vieglāk spēj nonākt meditatīvā stāvoklī. Viņi pat nomodā esot jau varbūt pat tādā stāvoklī. Tāpat es varu teikt par sevim, piemēram, kā es arī veicu meditācijas, ja, kādreiz arī tos veicu ar aizvērtām acīm, atlaižoties, sēžot, ja. Bet tagad es to varu darīt staigājot pa mežu, pa parku, ja, kur nav nekas, kas novērš manu uzmanību. Ja, to ir grūti darīt, kur ir mašīnas, kur ir cilvēki, kas novērš uzmanību. Bet tādā vietā, ja, dabā, klusumā, mierā, meditācijas var veikt ar atvērtām acīm, klausīties, un viss notiek, mīļie.
Tā kā ir iespējams arī tādā veidā jau meditēt, tā kā dēļ visām šīm augstajām vibrācijām, ja šāda veida iespējas ir sasniedzamas un īstenojamas daudz vieglāk. Tās arī kļūst tā kā par mūsu ikdienišķām īpatnībām. Un, kā izrādās, tā nav nejaušība, ka tieši tik īslaicīga miega laikā rodas ļoti spilgti un skaidri sapņi, kas dažreiz izrādās pat pravietiski, jā, kas pat, tā kā paraģo kaut ko. Jo augstākas kļūst zemes vibrācijas un jūsu pašu vibrācijas, jo mazāk laika jums būs nepieciešams gulēt, ja jūs jau būsiet ārpus trešās dimensijas. Tā kā, ceturtā dimensijā no trešās taisnī arī atšķirās ar to, jā, ka tur ir augstas vibrācijas, jā, vieglas enerģijas, nav viņas smagas, tur nav dualitāte, tur ir vienotība, cilvēku vienotība. Nebūs vairs tādas duālās pasaules programmas, kādas ir līdz šim bijušas. Cilvēka attiecības savādākas būs, cilvēki būs vienoti kā viens vesels. Vai nav jauki, vai nebūtu jauki atrasties tādā vidē, tādiem cilvēkiem. Fiziskā ziņā vide un cilvēki būsim mēs paši, bet tā būs mainījusies enerģētiskajā ziņā, atbrīvojoties no dualitātes, no smagajām, zemajām vibrācijām, esot tikai augstās, vieglās, gaišās, pozitīvās enerģijās. Un cilvēku saistīs vienotība, cilvēku uzmanība, uzvedība, domāšana. Tas viss mainās līdz ar visām šīm pārmaiņām. Pat kā jau redziet, arī pat fiziskās kaut kādas īpatnības mums jau mainās, jau ir izmainījušās, ja kam jau vairāk izpaužās, kam tikai drusku. Tas atkarībā no tā, cik tālu mēs katrs esam ticis. Tā kā tā, mīļie, līdz nākošai reizītei.